kuru Philips Sonicare ir visizdevīgāk pirkt šobrīd, un jo ir iznākuši diezgan daudz jauni modeļi, vai vismaz jaunas kastes veciem modeļiem, taču mana izvēle būtu, ja jūs vienkārši interesē labu zobu tīrīšanas, es vēl aizvien ņemtu šo te pašu vienkāršo Philips Sonicare 3100 sēriju. Viņa maksā 45 eiro, jo viņai jauda vēl aizvien ir tieši tāda pati kā visām citām, kā visām krūtākajām birstēm. Bet, ja jūs gribat ņemt zobu birstu, pieņemsim līdzi ceļojumos, un jūs baidaties, ka viņi varētu izlādēties, un viņu vajadzētu pēc iespējas vieglāk un ātrāk uzlādēt, tad droši vien izdevīgākais būs šis te 7100 modelis, jo viņai nāk ceļojuma futlārs, kurā var to birstu arī uzlādēt. Tā ziņā arī šai te lētākajai birstē viņai arī šobrīd ir beidzies, bet ir variants, kurā viņai nāk iekšā tāds parasts ceļojuma futlāris, bet šajai viņš vēl ir klāt ar USB vadu, viņa pa taisno ceļojuma futlārī var arī uzlādēt. Un šeit, protams, vēl nāk arī klāt telefona aplikācija, bet, lielākā daļa cilvēku viņu neizmanto, bet, ja gribat, ir, un ir ne tikai spiediena sensors, bet viņš vēl ar šādu skaistu smuku lampiņu arī vēl sarkanā krāsā iedegsies ziņos, ja jūs izmantojat pārāk lielu spiedienu. Bet galvenā priekšrocība ir tieši šis te ceļojuma futlārs, kurā viņu var arī uzlādēt. Jo, piemēram, arī šai te Diamond Clean birstē arī ceļojuma futlārs, kurā viņu var uzlādēt, bet viņa jau ir stipri dārgāka nekā šis te modelis.